gadījumā, ja mēs to koncepciju tiešām piemērojam pilnā mērā un lietojam tā, kā ir ieteikts, tad tie rezultāti neizpaliek. Es nezinu nevienu no saviem klientiem vai ģimenes locekļiem, kuri būtu lietojuši pilnā mērā koncepciju un viņiem nebūtu kaut kas uzlabojies vai kaut kādā veidā viņiem kļūs labāka veselība. Līdz ar to es gribētu teikt, ka ir tomēr jāskatās instrukcijā, ja tā drīkst teikt. Ja? Un instrukcija ir tāda, ka, ja jūs lietojat tiešām koncepciju sākot no paša pamata, kas ir omegas un eļļa, un tālāk vispārējo, bet tad varbūt es gribētu sākt no sākuma, lai nu notiek arī tā prezentācijas daļa, ja tu mani atļaus padalīties, Ivar, tad es uzlikšu ekrānu. Izskatās, ka ļauj. Tā, tūlītās. Es gribu viņu uzlikt. Man te traucē pašlaik. Viena josla man neļauj šo uzlikt, tā kā vai es varu. Tā būs laikam, ja? Ir. Nu jā, tad mēs esam nonākuši līdz tam, kāpēc vispār šī koncepcija strādā. Un man patīk tas, kā šis ir uzstādīts un ko Zino piedāvā, ka ir saruna par balansu organismā, ir saruna par jaunu zinātni, uzturu farmakoloģiju, kas liek mums domāt par to, kas mūsu ikdienā mums ir nepieciešams, lai mēs justos veseli, lai mēs tādi būtu un lai mūsu organisms varētu strādāt pilnvērtīgi. Tas, ko mēs šobrīd redzam, Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tas, ka visapkārt cilvēki ļoti slimo. Neskatoties uz to, ka mūsu medicīna ir ļoti gājusi uz priekšu un mēs varam izdarīt brīnumus, vienkārši var salipināt cilvēku no sīkām detaļām, ja viņš cieš avārijā un tam līdzīgi. Bet te pašā laikā visvairāk cilvēkus apmeklē ārstus dēļ hroniskām slimībām. Un tas, ka receptes izraksta 90% tieši hroniskām slimībām, tas, ka vispār naudu arī valsts tērē visvairāk hroniskajām slimībām, tas liek domāt par to, kāpēc tas viss tā šobrīd ir izveidojies. Un tas ir izveidojies tāpēc, ka mēs dzīvojam nedaudz tādos burbuļos, ja tā drīkst teikt. Mēs domājam, ka ja lielākā sabiedrības daļa tā domā, ka mūs glābs medikamenti. Ja mums kaut kas notiks, tad mums jau ir zāles, tas visu atrisinās. Diemžēl dzīves realitāte rāda, ka medikamenti tā ir tāda akūtu situāciju risināšana, bet tādā ikdienā, lai mēs justos veseli, mēs nevaram visu laiku lietot medikamentus. Ir cilvēku grupa, kuri domā, ka uzturbagātinātāji ir tie, kas var palīdzēt. Un, ja nebūtu problēmas ar to, ka uzturbagātinātāji ražotāji lielā mērā ir arī nedaudz sabojājuši šo te priekšstatu un tirgu, ražojot produktus, kas varbūt nepārāk izpilda tās vēlmes, tad nākošais burbulis, kurā mēs dzīvojam, ir tas, ka nav īpaši svarīgi, ko es ēdu. Es ēdu tas, kas ir garšīgi. Man liekas, ka maz cilvēku apzinās un nestāj skaitā līdz brīdim, kamēr sastapos ar Zinu, un ne tik ļoti pievērs uzmanību tam, kāda ir šī korelācija starp to, ko es ēdu un ko tas dod manam organismam. Mēs bieži vien vairāk izvēlamies to, kas mums garšo, un uz to strādā arī pārtikas industrija, un ir garšas pastiprinātāji, un visur ir cukurs klāt, kas mums patīk pēc garšas. Ja? Un līdz ar to, teiksim, tā domāšana par to, vai ēdiens ir mūsu zāles, kā savulaik ir teicis, kurš slavena Hipokrāts, ja es nemaldos, ja? Tad, diemžēl, pašlaik tas tā nav. Un arī tas, ko dara pārtikas industrija šobrīd, kā saka doktors Kleitons, kas ir šīs koncepcijas autors, principā tas ir genocīds pret cilvēci, kas šobrīd notiek, jo tiek ražota pārtika pēc iespējas ātrāk, smagāk, ar ilgākiem lietošanas termiņiem, bet satura iekšā nav. Un te mēs nonākam līdz šai uzturu farmakoloģijai, kas tad arī mums piedāvā kompensēt to, kas nav
šajā pārtikā iekšā un darīt to uz testiem balstīti un pamatoti. Mēs esam tas, ko mēs ēdam, atkārtojos vēlreiz, un mēs, teiksim, redzam šobrīd plauktus pilnus ar skaisti iepakotiem dažādiem pārtikas produktiem, kuri ir pārstrādāti augstās temperatūrās un kuros ir ļoti maz kas palicis no tā, ko mūsu organismam tik tiešām vajag. Mēs varam nopirkt visādas pasaules brīnumus, ja, bet vai mūsu organismam to vajag, to mēs nevienmēr apzināmies. Īstenībā šajās kastītēs, krāsainajās, skaistajās ir ļoti maz satura. Un arī doktors Kleitons runā par to, ka šobrīd ir pasaulē izplatīts tā saucamais B tipa bats. Tas ir nevis A tipa, kad, kā teiksim, Āfrikā bērniņi, kas ir uzputušies vēderiņi no tā, ka viņiem nav ko ēst, bet ir pilnīgi pretēja situācija, ka mēs ēdam ļoti daudz, pārtiks mums netrūkst, pilna veikala, bet pats organisms ir badā, jo organismam trūkst tās vielas, ar ko viņš var normāli funkcionēt. Kāds tad mūsu tas pārtikas grožs šobrīd izskatās? Mums trūkst ļoti daudz svarīgu vielu. Viena no tām ir omega-3, kuras mums trūkst ap 70%, pāri paliek ļoti daudz omega-6. Ja jūs skatāties uz mūsu ēdienkarti, tad šķiedrvielas tur ir trūkumā, kaut arī šeit mēs lasām skaistu uzrakstu bagātīgs šķiedrvielu avots. Tomēr patiesībā, tad, kad analizējam, kā cilvēks un cik daudz un ko ēd, tad šķiedrvielas ļoti trūkst. Tas pats ir ar vitamīniem, minerālu vielām, kuras trūkst mums, bet cukurs toties mums ir pārēm visur, kur vajag un kur nevajag. Es jau smējos, ka šobrīd pat kotletēs liek cukuru, lai šī garša tiktu pastiprināta. Savukārt, kas attiec uz šo augstās temperatūrās, augsti pārstrādāto pārtiku, ja, tad šis vilnis veļās arvien tuvāk un tuvāk arī uz mūsu pusi. Ja, teiksim, šāda pārtika ir Amerikā prevalē, tad šobrīd skatoties uz Eiropu, vadošā valsts ir apvienotā karaliste, kurā ir visvairāk šāda pārstrādāta pārtika, bet arī Latvija, diemžēl, tuvojās diezgan drīz arī šai robežai, kad ļoti daudz cilvēku pērk šo augstu pārstrādāto pārtiku. Jā, un nelaime ir tā, ka tajā trūkst šo svarīgo vielu. Un kāpēc tas mums ir svarīgi? Tāpēc, ja mēs izvēlamies ēst šo pārtiku, kurā trūkst izēvielas svarīgās organismam, tad mēs arī diezgan ātri nonākam līdz slimībām. Un, bieži vien cilvēkam liekas, labi, kas tur notiks, es ēdīšu tur čipšīšus, cīsiņus, tur makaronus un tam līdzīgas lietas, ja, konzervus daudz, hamburgerus un visādas citādas burgerus, kā tik šobrīd nav izdomāti, ja. Un galvenais, ka es jūtos labi. Bet drīz vien šis jūtos labi pārvēršas daudzās problēmās, sirds asinsvadu slimībās un audzējos un daudz vēl dažādās slimībās, kuras pārņem cilvēku organismu, un tad sākas šis slimību menedžments. Zāles un vispārējais, bet, diemžēl, tas nevienmēr risinājumu dod. Un tas, ko aicina Zinzino, arī aicina mainīt šo sabiedrības domāšanu. Un kas man patīk arī šajā koncepcijā un Zinzino kompānijā, ka mēs nevis vienkārši piedāvājam lietojot šos produktus, bet mēs arī audzinam cilvēkus, mēs izglītojam, mēs stāstam un liekam cilvēkiem pārdomāt, kādi ir viņu ieradumi ikdienā, ko viņi ēd, kā viņi dzīvo, kāds dzīvesveids, vai mēs pietiekami kustamies, vai mēs pietiekami elpojam svaigu gaisu, vai mēs pietiekami dzeram ūdeni. Un vai mēs pietiekami ēdam tādu pārtiku, kas mūsu organismam ir nepieciešama. Lūk, ja mēs to visu kompleksē skatāmies, tad mēs arī varam nonākt līdz veselīgam dzīvesveidam. Un tas, ko piedāvā Zinzino, ir arī pārbaudīt šo kāds tad šobrīd ir stāvoklis mūsu organismam, un nevis vienkārši teikt, reku ņemiet, lietojiet mūsu produktus, būs jums labi. Bet mēs vispirms piedāvājam
veikt testu, pārbaudīt, kā mēs esam pabarojuši savu organismu pēdējās 120 dienas. Šis tests, sausās asins parauga tests, uzrāda par to, kādas taukskābes, makroelementi un dažādas vielas, kā tas mūsu organismā šobrīd ir kādās situācijā un stāvoklī. Un, attiecīgi, lietojot produktus, mēs pēc zinām laika, 120 dienām, kad nomainās asins šūnas, mēs atkal veicam testu un varam nolikt priekšā, kā ir mainījies mūsu šūnu sastāvs, šūnu apvalka sastāvs. Šie testi šobrīd tiek veikti ļoti daudz, un jau vairāk kā 500 000 testu ir veikti, un tie rāda, ka vismaz 75% cilvēku, kas nelieto nekādas omega-3 saturošas produktus, ir šis disbalans zem 15:1. Un savukārt tie, kuri jau lieto kaut kādas omegas, rezultāti ir labāki, bet es teikšu, ka kas ir labāk? Ja tu neesi balansē, tad īstenībā kāpēc gan šo naudu tērēt un pirkt kādas omegas-3, ja rezultāti nav? Tāpēc, es, teiksim, uztaisīju savu testu, man bija salīdzinoši labs tests, es gandrīz sasniedzu šo jau ko 5% robežu, kad ir šis te balans 3:1, man bija 3,4:1 mans tests. Tomēr man bija ļoti daudz, kā mēs sakam, dzeltenā luksofora, dzelteno rādītāju. Līdz galam es balansā tomēr nebiju. Un līdz ko es nonācu pa īstam balansā, šobrīd man, teiksim, ir 1,2:1. Tā mans organisms man atbildēja ar to, ka man pārgāja visas locītavas sāpes, man pārgāja nogurums, man pārgāja tādas lietas, kas varbūt ar kurām pie ārsta neskrien gluži katru dienu, ja? Uzlabojās ļoti ādas kvalitāte un labsajūta, ja tā var teikt, ikdienā. Tad, kad es veicu savai ģimenei testus, tad, protams, man šoks bija tas, ka maniem mazbērniem šis tests bija vissliktākais. Tā it kā liekas, ka jo vecāks cilvēks, jo būs sliktāks tests, bet tā gluži nav. Jo, teiksim, arī manā pieredzē šobrīd klienti, kuriem es taisu testus, bieži vien tie, kur ir vecumā pēc 60 un 70 gadiem, viņu testi ir labāki nekā jauniešiem, jo to var izskaidrot arī ar to, ka cilvēki dzīvo mājās, viņi vairāk paši gatavo, un līdz ar to, teiksim, viņu pārtikas grosis ir daudz saprātīgāks, un viņiem ir, ja tā var teikt, labi pamati ielikt savos laikos, jo šī pārtikas industrializācija ir notikusi pēdējos 30-40 gadus, līdz ar to, teiksim, visvairāk cietēji ir jaunā paudze. Un, piemēram, vienam no maniem mazdēliem tests bija 39:1. Es biju vienkārši šokā par to, kā tas ir iespējams. Bet, ja tā pāanalizē, ko mazi bērni ēd, viņi ēd, kas viņiem garšo čipsīši, tur cīsiņi, tur makaroniņi, pamēģiniet iedot bērnam zivi. Zivi un dārzeņus ir diezgan grūti iebarot, ja tā drīkst teikt. Ja? Un tas arī, protams, atspoguļojās testu rezultātos, bet tad ir grūti iedomāties, kas ar šiem bērniem un jauniešiem notiks vēlāk, ja šobrīd jau ir tik slikti testi, un mēs zinām, ka bērni ļoti slimo un skolās ir daudziem alerģijas, katrs nāk ar savu kastīti, tad uz skolu, ko viņš drīkst ēst un ko viņš nedrīkst ēst. Bet patiesībā tas viss tomēr pamatā ir no tā, kādas uzturvielas ir šobrīd bērnu ikdienā. Un tas, ko mēs piedāvājam Zinzino, ir tātad vismaz sakārtot šūnas apvalku, padarīt to elastīgu, caurlaidīgu, tad pabarot šo šūnu ar minerālu vielām un vitamīniem, sakārtot mūsu zarnu traktu, kurās savukārt, ja jūs zināt, ka pēdējie pētījumi rāda, ka katrā cilvēkā mums dzīvo ap 2 līdz 3 kg baktēriju. Katram atšķirīgi, un baktērijas tie ir dzīvi organismi, kuri
arī barojās no tā, ko mēs liekam sevī iekšā. Un, protams, svarīgākais būtu, lai mums būtu pārsvarā gram pozitīvās baktērijas zarnu traktā, nevis gram negatīvās. Tomēr dzīve rāda pavisam citu, un zarnu trakts, diemžēl, ir viena no lietām, kas ir atstāts bez ievērības pēdējā laikā, bet tagad arvien vairāk par to tiek runāts, jo no zarnu traktā mums dzīvo vismaz 80% mūsu imunitātes, tur dzīvo mūsu garastāvoklis, un pēc zinātnieku pētījumiem pēdējiem ir tā, ka no peritālās nervu sistēmas, kas ir zarnu traktā, uz smadzenēm iet vairāk signālu nekā no smadzenēm uz vēdera. Tā kā var teikt, ka vēders ir mūsu kungs. Ja, un ļoti svarīgi ir šo zonu arī sakārtot. Un to piedāvā arī Zinzino ar saviem produktiem, ar šķiedrvielu maisījumu, jo gram-pozitīvās baktērijas barojas tieši no šķiedrvielām. Savukārt gram-negatīvās barojas no cukuriem, no baltajiem miltiem un visām pārējām nevēlamajām ķīmiskajām lietām, kas tiek dotas, kas nonāk mūsu zarnu traktā. Un ko dara gram-negatīvās baktērijas? Viņas ražo toksīnus, un toksīni mums tiešām nav vajadzīgi. Ko vēl piedāvā Zinzino, ir pastiprināt savu imunitāti, dodot beta-glikānus 1,3,1,6, kas arī ir no mūsu pārtikas pazuduši pēdējos pārdesmit gados. Un šīs vielas savukārt aktivizē tieši imunitātes šūnu darbību. Kāpēc tik svarīga šī omega-3 un omega-6? Tāpēc, ka šī proporcija, balanss, par ko mēs runājam, tāpēc, ka cilvēka DNS ir veidots tā, ka būtu jābūt omega-3 un omega-6 viens pret vienu. Tad uzturvielas normāli nokļūst šūnā, tiek pārstrādāts, toksīnu atkritumi izvadīti. Ja šī proporcija ir mainīta, un šobrīd, kā jau es minēju, Eiropā vidēji šis disbalans ir 15 pret 1, Amerikā ir 25 pret 1 vidējais, tad attiecīgi uzturvielas netiek iekšā šūnā, un toksīnu atkritumi savukārt netiek ārā. Un veidojas šis iekaisums, kurš tālāk būtībā atsaucas uz mūsu organismu un dod kaut kādu reakciju, teiksim, pirmie orgāni, kas kā jau var teikt, izšauj korķus, ir tie, kuri mums ģenētiski ir vājākie. Nerunājot par to, ka omega-3 ir dabīgs asins šķidrinātājs, un ja tā ir mazumā un omega-6 ir vairumā, tad šūna ir cieta, slikti plūst pa asinsvadiem, un līdz ar to ļoti apgrūtina sirdsdarbību un asinsvadu darbību, un līdz ar to veidojās šīs sirds un asinsvadu slimības, kas ir killers numur 1 pasaulē. Mēs varētu lūdzu atslēgt, kas tur skaļi darbojās. Tā, paldies. Savukārt, vēl ko es gribēju teikt, ka omega-6, tās funkcija ir viena no funkcijām, ir pātrināt šūnu vairošanos, un omega-3 savukārt bremzē šo šūnu vairošanos. Ja tās ir labas, it kā viss būtu ok, bet ja, teiksim, attīstās kādas sliktās šūnas, kā, teiksim, vēža šūnas, tad arī šis process notiek daudz straujāk, tāpēc, ka omega-6 to ļoti veicina un nav pretī šīs omega-3, kas to saliek balansā. Tā kā vēlamais ir nonākt līdz balansam zem 3 pret 1, kad šis iekaisuma process visās šūnās, visā organismā dzēšās. Ja mums ir virs 3 pret 1, tad sākās ļoti daudz problēmu, un ja jūs iesiet varbūt saitā PubMed, kurā tiek publicēts daudz pētījumu par omega-3, tad atradīsiet ļoti daudz zinātnieku slēdzienus par to, cik slikti šī disproporcija iedarbojās uz mūsu organismu. Kas vēl ir svarīgi, ka ja šūna ir cieta, kāda viņa veidojās dēļ tā, ka ir daudz omega-6, tad šūnas netiek cauri kapilāriem, asins šūnas, jo daba ir paredzējusi, ka
Asins šūnai nedaudz jāsaspiežas, lai viņi nonāktu kapilāros. Un kapilāri ir mūsu vislielākais asinsvadu orgāns, ja, caur kuru notiek apasiņošana, visu cilvēku orgānu apasiņošana. Tāpēc varbūt viena no pazīmēm, ka ja cilvēkam trūkst omega-3, ir, kad ir savs āda. Tas ir viena no problēmām, kas ļoti daudz dzirdēta apkārt, tāpēc, ka, ja normāli nenotiek asinsrite un nenonāk caur kapilāriem asins līdz ādai, līdz ar to arī kļūst āda ļoti sausa. Tas pats ir ar galvas sāpēm, kā jūs redzat, galvā ir visvairāk kapilāri, ja. Ļoti daudz orgānu, ja nenotiek normāla asinsrite, ja, teiksim, augstas rokas, augstas kājas, ja tas arī ir viens no asinsrites traucējumiem. Kā jau es minēju, omega-3 uzdevums ir šķidrināt asins, kontrolēt šūnu augšanu un iekaisumu. Savukārt omega-6 ir svarīgi asins recēšanu veicināt, šūnu augšanas stimulēšanu veicināt, jā, un arī veidot šo iekaisumu. Iekaisums mums šeit tad ir vajadzīgs, tad, kad mēs savainojamies, tad ir svarīgs šis iekaisuma process, lai mums varētu sadzīt šie ievainojumi, bet tam visam ir jābūt balansā. Ja mums ir pārsvarā šis te omega-6, kas ir iekaisuma veicinoša vide, tad, protams, problēmas neliek ilgi sevi gaidīt. Kāpēc balans? Kāpēc mēs esam te nonākuši, kur mēs esam? Ja, principā cilvēka DNS ir bijis 1:1, līdz kaut kādiem 80. gadiem Latvijā bija apmēram 4:1 šī te proporcija omegām. Bet tad, kad pārtiks rūpniecība kļuva ar vien aktīvāka un šī industrializācija notika un pārtika vairs netiek audzēta, bet ražota, ja, no šī brīža arī uzsākās šis ceļš uz disproporciju augstskābēs mūsu organismā. Tas, ko iesaka Pasaules veselības organizācija, ir nokļūt zem 5:1, tas, ko iesaka zinātnieki, nokļūt līdz zem 3:1. Tas, ko mēs arī piedāvājam, ka pievienojot pārtikā klāt šo te omega-3 ar balanseļu, mēs varam šo balansu atgūt. Arī D3 vitamīnus un citus vitamīnus, jā, to, ko mēs esam novērojuši, ja šūna kļūst caurlaidīga, tad arī sakārtojās arī visas pārējās lietas, un pat D3 vitamīns papildus nav jāuzņem. Es varu pateikt, ka es pati sev uztaisīju pavasarī pārbaudi, tā tīri asins ainu, noskaidrot, kādas man ir D3 un citas vielas. Asins aina bija vienkārši fantastiska, jā. Un D3 man bija maija mēnesī, kad vēl nav saule sākusies, jā, man bija 64, un es vispār nekad nebiju lietojis papildus nevienu D3 vitamīnu savā pārtikā, izņemot un vienīgi šo te zinzīno koncepciju un balansa eļļu. Tātad, ar ko mūsu eļļa ir īpaša un kāpēc mēs ar tādus rezultātus varam iegūt? Tāpēc, ka šī ir jauna formula, salīdzinoši jauna, jau tagad mēs 9 gadus jau šī eļļa ir tirgu, bet Latvijā tas joprojām ir jauns, un tas savienojums ir omega-3 no mazajām pelaģiskajām ziltiņām no augstajiem ūdeņiem, no okeāna, un polifenoli no nenogatavinātām olīvām, kas tiek audzētas Spānijā, speciālā fermā, kurā ir ekoloģiski tiek audzētas šīs olīvas un speciāli šķirni, kurā šie polifenoli ir visintensīvākie un visvairāk. Šis savienojums izrādījās ļoti, ļoti noturīgs, un zinātnieks Ole Edi, kas pie šī strādāja ļoti daudzus gadus, viņa mērķis bija sasniegt šo efektu, lai šīs omega-3 ir visas 24 stundas mūsu organismā un palīdz mums atjaunot mūsu šūnas, un lai jaunās šūnas, kas dzimst, jau būtu veselas ar pietiekamu omega-3 līmeni.
Šis pētījums rāda par šo atšķirību, kāpēc mūsu eļļa strādā un kāpēc, teiksim, pārējām eļļām, kas līdz šim ir bijušas pieejamas, nav tāda efekta. Kaut vai tā pati krīla eļļa slavenā, kas ir daudz reklamēta, diemžēl viņa oksidējās ļoti ātri organismā, 3 stundas, 2-3 stundas, un viņa jau ir oksidējusies. Arī daudz citas eļļas, kurām ir pievienots E vitamīns kā antioksidants, kas notur omega-3 pie dzīvības, arī šīs eļļas, diemžēl, neiztur pietiekami ilgu laiku, lai varētu piedalīties šūnu būvniecībā. Savukārt balansa eļļa strādā vismaz 36 stundas, un līdz ar to mēs varam gan uzkrāt savu omega-3, kas mums trūkst, gan šī omega-3 visu laiku piedalās jaunu šūnu būvniecībā. Līdz ar to mēs iegūstam tādas 3 ļoti svarīgas pamatfunkcijas savā organismā. Pirmkārt, tātad normāla smadzeņu darbība, sirds darbība un normāla imūnsistēmas funkcija. Ir vēl vesela kaudze ar iegūmiem, un es varu teikt no savas pieredzes, ka ģimenē katram kaut kas ir atrisinājies. Un es domāju, ka tas ir tāds diezgan loģisks ceļš, ka vispirms mēs sakārtojam šūnu, dodam viņai nepietiekamās omegas, un līdz ar to tālāk organisms ir apbrīnojama sistēma, kurš sakārto visu pārējo. Tas, ko Zinzino rekomendē, ir lai mēs varētu iegūt šo balansu, ir apmēram 0,15 nevis apmēram, bet precīzi 0,15 mg eļļas uz kilograms svara. Man patīk, ka šeit arī ir princips, ka nevis visiem dara viens un tas pats, visiem tur 1 vai 2 kapsulas dienā, bet šeit ir, cik ir cilvēks svars, attiecīgi mēs pielāgojam arī eļļas daudzumu, kas ir nepieciešams dzert. Un dzerot eļļu, kādreiz mani klienti saka, es eju pie doktora, vai es varu teikt, kad es dzeru eļļu? Es saku, protams, tu vari teikt, un ja tev doktors jautā, arī tu vari teikt, ka tas ir apmēram tas pats, kā apēst dienā 100-150 gramu savvaļas treknās zīves un apmēram 300 ml eļļas saņem dienā. Kvalitatīvas ekstra virģina olīveļas. Tad vai kāds doktors teiks, ka tas ir slikti un ka to tev nevajag? Es domāju, ka neviens to neteiks. Un vēl es gribētu pieskarties zinobiotikam, kas ir šķiedrvielu maisījums. Un šis ir ļoti svarīgs mūsu zarnu traktam, kā jau es stāstīju, jo pirmkārt, tātad sakārtojās zarnu trakts, tur līdzsvarojas gan holesterīns, gan palīdz samazināt cukuru līmeni, gan arī ir zarnu darbība tiek uzlabota. Mana mamma, teiksim, ir sajūsmā par šo, viņa ir savos 88 gados, lieto visu Zinzino koncepciju, un viņa saka, es jūtos labāk kā pirms 10 gadiem, un viņa saka, man ir regulārs vēdera izēja, man ir labs miegs, man ir labs garastāvoklis, un jūtos tiešām ļoti spēcīga. Un tieši zinobiotiks ir viens no viņas iecienītākajiem produktiem, jo tiešām palīdz regulēt vēdera darbību un uzlabot garastāvokli. Betaglikāni savukārt ir vielas, kas mums ir ļoti nepieciešamas mūsu imunitātei. Praktiski mums ir pazudis no pārtikas dabīgais maizes raugs, arī no dabīgi raudzētie alus, tas arī nav vairs ikdiena mūsu. Kādreiz mēs arī mājās audzētie āboli, viņiem ir kādreiz tāda kraupīta virsū, un parasti cilvēki no tā izvairās, bet patiesībā tieši tur šie betaglikāni ir visvairāk. Un sēnes. Protams, tā ir mana teorija, to es nedrīkstu nevienam droši vien teikt, bet man liekas, ka Latvijā ļoti populāri gan sēņot, gan ēst sēnes, un man liekas, ka viens no arī iemesliem, kāpēc cilvēki labāk turās pie veselības, ir šis, jo tomēr tās sēnes ir diezgan populāras mūsu uzturā.
Bet tas nav visiem, un protams, vienkāršāks risinājums ir lietot Zinzino protektu, it sevišķi šajā laikā, kad ir apkārt vīruss plosās, un ja mēs ikdienā profilaktiski lietojam šo te protektu, kurā ir betaglikāni iekšā, mums ir daudz drošāk sajūta, un mēs varam izvairīties no dažādām problēmām un slimošanām. Un savukārt Xtens, kas ir vitamīnu minerālu vielu komplekss, kurā iekšā ir sakomplektēta 23 dažādi minerālu vielas un vitamīni, principā šeit ir salikts kopā tas, kas mums vienas dienas laikā ir nepieciešams apēst, lai mūsu organisms ļoti kvalitatīvi varētu funkcionēt. Un tie visi ir all natural, visdabisks, ja, tie fitoekstrakti, izvilkumi no dažādiem dārzeņiem, augļiem, un organisms tos ļoti labi uzņem un uzsūc, ja, tie nav tā kā mākslīgie vitamīni, kuri bieži vien kaut kas pārstrādājas, kaut kas nepārstrādājas. Un Viva ir viens no mūsu iemīļotiem produktiem arī ģimenē, jo arī man, kā cilvēkam, kuram ir daudz stresa saistībā ar manu otru biznesu un pasākumiem, ko rīkoju, tad Viva ir viens no līdzekļiem, kas man palīdz uzturēt tiešām mieru, labu noskaņojumu, un vienmēr viss tā viegli, it kā liekas, notiek. Jo Viva pirmkārt uzlabo miegu, jo pagarinās tieši dziļā miega fāze, un nav daudz jāguļ. Es, teiksim, guļu kādas 5-6 stundas vidēji un jūtos labi izgulējusies. Un es saku, man tikko nesen viena klienta atrakstīja, es guļu kā bērns. Es saku, brīnišķīgi, ja tā var gulēt, lietojot vienkārši izvilkumu no safrāna, ja, šo ekstraktu, tad nav nepieciešami nekādi citi līdzekļi, un tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tātad atgriežoties pie tā, ko Zinzino piedāvāja, šis te komplekss, ka mēs nav šausmīgi daudz produktu, ir tikai tāda kompleksa pieeja, kad mēs vismaz sakārtojam savus asiņus, šos te omega-3 atgriežam asinīs, pievienojam vitamīnus, minerālu vielas, antioksidantus, samedžējam savu stresu nokārtojam, pievienojam šķiedrvielas un betaglikānus un dzīvojam sveiki un veseli. Tātad tas, ko mēs piedāvājam, ir notestēt, kādā situācijā jūs šobrīd esat, lietot produktus un notestēt vēlreiz, kādā situācijā jūs esat pēc tam. Un, protams, šī nav panacēja. Ja jūs turpināsiet ēst tikai burgerus un tam līdzīgus fast foodus un tādas lietas, ja, un maz kustēties, sēdēt ilgstoši pie datoriem vai televizoriem, tad, protams, efekts būs mazāks. Tāpēc Zinzino ļoti veicina domāšanu, ka ir jādomā par to, kā mēs ikdienā dzīvojam, kā mēs palīdzam savam organismam dzīvot ilgi un kvalitatīvi un justies labi. Man ir uzdevuši dažreiz jautājums, bet kā tad agrāk cilvēki dzīvoja? Tad es arī varu atbildēt, ka 77,000 paudām citu pārtiku, kas bija saprotama paša audzēta, vai mežā savākta, vai dārzā savākta, ja? Un tikai pēdējās 3-4 paudzes pārtika ir kardināli izmainījusies. Un tas, ko mēs piedāvājam no šodienas, mainīt šo pārtiku atpakaļ uz to, papildinot to ar vielām, kas ražotajā pārtikā trūkst, lai mēs varētu dzīvot kvalitatīvi un neslimot. Un šis te komplekss kopumā ir pieejams jebkuram, kurš savu veselību liek pirmajā vietā. Un tad, kad man kāds saka, jā, es tagad taisu remontu, tad es nopirku mašīnu, un tad vēl kaut ko, kam man vajadzīgi līdzekļi, tad es parasti saku, ja nav veselības, tad nekas no tā visa pārējā nebūs nepieciešams. Ko es vēl noslēgumā gribētu teikt, ka diemžēl tie testi ir arī
diezgan šokējoši ar to, ka 95% no cilvēkiem dzīvo disbalansā ikdienā. Un man ļoti patīk, kā pēdējā lekcijā dr. Kleitons teica tā, kādreiz cilvēki saka, bet man jau viss ir labi. Viņš saka, tas ir apmēram tā, kā lidot no 20. stāva, izkrist no 20. stāva logu, un kad jums pajautā ap 3. un 4. stāvu, kā tu jūties, man viss vēl ir labi. Jo viņš saka, un piezemēšanās pēc tam ir ļoti smaga. Un tieši tāpat ar šo iekaisumu šūnās mēs varam dzīvot diezgan ilgi, nenojaust par to, ka tas tajā organismā mums ir kaut kādas pazīmes, kuras mēs tā kā izliekamies neredzam, bet tad vienā brīdī sākas šis process, ko kādreiz cilvēks saka, ka es nesaprotu, un dakteris arī nesaprotu, kas man notiek, es pilnīgi nesaprotu, kas ar mani notiek. Jā, jo tas process visu laiku ir gājis, un tad vienā brīdī tas vadzis lūst, un tad sākās problēmas. Tas, ko mēs piedāvājam, nenonāk līdz tam, un jau tagad sakārtot savu veselību un justies labi, un ja ir aizgājis greizi ar veselību, tad mēs varam piedāvāt arī tikt atpakaļ uz ceļa. Jo mums ir tikai viena dzīve, un tāpēc parūpēsimies par to. Es būtu savu izstāstījusi, un ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu to, ko zināšu. Ko nezināšu, jautāšu pārējiem partneriem, kuri šeit ir klāt. Paldies, Elita, un droši tiešām var jautāt Elitai jautājums, jo tas nemaz tik bieži negadās. Labi. Es kādā ziņā biju palūgusi arī manai meitai pieslēgties, ka viņi varētu arī padalīties ar savu pieredzi, patās, ko viņi ir izdzīvojis, pārdzīvojis, vai Liena, tu te esi? Varētu mums padalīt? Jā, es esmu, jā. Čau. Jā, man te publiski jāatzīstās. Es izslimoju Covidu oktobra sākumā. Izslimoju tas tā smagi, jo es pati nedomāju, ka es biju slima, jo man bija vienkārši iesnas un nogurums. Un tas ir tas brīdis, kad es sapratu, ko man dod šī koncepcija. Ja, kad es sajūtos nogurusi, man parādījās iesnas, un tajā brīdī es sapratu ko es esmu izdarījis nepareizi, jo eļu es dzeru tā kā pulkstenis, ja? Un tad sapratu, tur mēs gājām, ēdām tur to, ēdām ne to, tad mēs tur dzerām ne to, darījām ne to. Zinobiotikas ik pa laikam aizmirsās, un vitamīnus no rīta iedzeru, vakarā aizmirstās, un tā. Un sapratu, ka tas arī man bija pārvākšanās, stresi, darbs, ļoti daudz, kas sakiet kopā, bet tā pašā laikā es viņu izslimoju 2 dienās. Un kāpēc? Tāpēc, kad es uzreiz sapratu ka man ir uzreiz jāsabalansē ātri jāieliek atpakaļ organismam viss, kas ir vajadzīgs. Jo es uzskatu, ka ja es būtu druscīgi tā sekojis vairāk līdzi, es nebūtu vispār nekādas simptomas izjutus, kā tos neizjuta neviens no maniem bērniem un arī vīrs. Mēs tagad pieteicāmies uz to antivielu testu, ja? Lai pārliecinātos, kā tur ir ar pārējiem, jo man ir tāds aizdoms, ka viņi izslimojuši vispār bez nekādiem simptomiem. Jo es iekritu tikai tāpēc, ka tāpēc. Ja? Bet, principā, es nebūtu taisījis testi, jo pēc tam 2 dienām vienkārši pazuda smarža un garša. Es domāju, kas mazums paticēja? Deguns bija piekusis, kurš te nav piekusis, vai ne? Lūk, un tāpēc es sapratu, ka šī koncepcija ir tāda, pamatīga aizsardzība. Restīvi, es nebaidos vispār, ja man saslims vīrs vai bērni, pieksim, ja viņi nav izslimojuši. Man nav jābaidās par to, jo es zinu, ja viņi saslims, viņi slimos viegli, viņi slimos īsi, un tas nebūs risks vai kaut kāds uztraukums milzīgs. Un pats foršākais tas, ka es zinu, ka man abas olgas šobrīd lieto, ja, un es zinu, ka ir ļoti labi, kad viņas ir pasargātas, jo tomēr vecums ir vecums, ja, un es nevaru visu garantēt, kas ar viņām nāks kontaktā, ja, jo tas ir skaidrs, ka šī nelaime tad staigā apkārt pa visiem, un Elita atsaucās uz Kleitonu to neseno lekciju, kur viņš ļoti nievājoši izteicās par šo visu sērgu, un es sapratu, kāpēc, tāpēc, ka viņš saka,
ja mēs tā izpratām, tā pamata ideja ir tāda, ja mēs esam sevi izdarījuši normāli, visu, kas ir jādara, ja organisms ir kārtībā, ja viņš ir spēcīgs, imunitāte strādā, tad jau mums nav par ko uztraukties. Un tā tas arī ir. Es to šobrīd redzu, jo tās bailes ir kāpēc? Tāpēc, ka mēs visu laiku jūtamies tā, ka, ja nu kaut kas, tad ārsts mani glābs. Bet šobrīd mēs saprotam, ka ārsti var arī, viņiem ir pārslodzi jau šobrīd, ja? Un tur ir tas risks, ka mēs pēkšņi saprotam, ka mēs esam paši ar sevi, ka mums pašiem par sevi jāatbild ir. Un ko es darīju, tad, kad es sajūtu to slikti, es uzreiz, protams, protekts to, ko Elita teica, to es uzreiz, vai, teiksim, kas man arī patīk šai koncepcijā, ka es varu nebaidīties no tā, kad es iedzeršu, teiksim, kā ar kaut kādām spēcīgām zālēm, iedzeršu pa daudz, pārdozēšu, būs kaut kādas sekas. Šis ir vienkārši pārtikas produkts. Es nevaru pārēsties zivis vai pārlietoties, teiksim, nezinu, maizi, ja, piemēram, pat daudz pārēdos maizi, ja, kas ir maizes ieraugs, ja, kas ir dabīgā sastāvdaļa protektā, ja, no tā man nav jābaidās. Un tāpēc es uzreiz to koncepciju trīskārtīgi, 2-3 dienas, un zinot to, ka imūnšūnu dzīves ilgums ir 2-3 dienas, ir arī skaidrs, kāpēc pēc 2 dienām viss bija kārtībā. Un nekādu problēmu. Un tā. Protams, es nesaku, ka tas ir brīnum līdzeklis un ka tas visu izglābs, ja? Jo tomēr kaut kā pēc nedēļas, pēc 2 es jūtu, ka tomēr, kaut kāds nogurumiņš druscīt parādās, kaut kāds galva druscīt iesāpās. Un tad es atcerējos, kad tad man vispār pēdējā laikā ir sāpējusi galva. Un tās ir tās daudzās lietas, kas ar to koncepciju pēc laika atnāk, kad mēs jau aizmirstam par tām problēmām, kas ir bijušas. Es biju aizmiršus, ka man mēdza būt ļoti spēcīgs galvas sāpes, tāds, kad vairs ibumetīns nepalīdz. Un tad mēs runājām vēl ar partneriem, ar dažiem manām kolēģiem, un viņi teica tā, man vairs nerauj krampis, un es tā domāju, krampi vispār, kad tas bija? Kaut 2 gadi atpakaļ, kaut kad agrāk bija tā, ka kāja ikrs bija tā vieta un pēda. Un vispār tas ir aizmirsies. Kauli vairs nekrakšķ, kā nav tā, ka nekad vispār nenokrakšķies kā maz bēbis, bet tā, ka, es jūtu, ka ir daudz lietas, un arī zinu, ka tā ir tāda drošība maniem bērniem, manai ģimenei. Nenozīmē, ka nekas nenotiks. Ja? Manam Viktoram, viņam salūza kājai tā bļodiņa, tas skrimslis. Un operācija ir plānota, un viņam bija jāgaida mēnesi. Mēs ļoti fokusēti tam gatavojāmies. Un pēc operācijas viņam bija ļoti ātra atlapšana, ļoti ātra. Bija paredzēts kaut kādas injekcijas, kuras neuztaisīja, tāpēc, ka viss bija kārtībā. Zāles viņš dzēra ļoti maz, precāpi 1 vai 2 dienas, jo pēc tam viņš teica, tur sāp, bet nekas tāds. Ja? Un viņš ļoti ātri sāka normāli staigāt, tika no kruķiem vaļā. Un viņam kolēģi, kurai bija pirms 2 gadiem, tas bijis, viņai joprojām sāp kāja, ka viņa staigā, un viņam nē, jo viņš, kā atjaunošanās notiek ātrāk. Un tas ir tas, ko es redzu, kad organisms ir ļoti spējīgs, ja mēs viņam iedodam to resursu, ja mēs viņam iedodam no kā paņemt, no kurienes smelties to spēku, jo ikdienā jau mēs esam ļoti pieraduši, teiksim, nav jau jāēd burgeri vai čipši, lai būtu neveselīgs. Vienkārši problēma ir tajā, ka pat tie cilvēki, kas ēd veselīgi, piedomā, pērk, tur tērē daudz laika, plāno, ja? Tāpat tās ikdienā ienāk visi tie baltie milti, visi tie ātri ēdieni, viņi ir. Un pat, ja mēs ēdam ļoti daudz ogas, augstskābes viņos nav. Ja? Man ir cilvēki, saka, man ir saldētavā upenis un vēmenes un viss kaut kas tur piens no laukiem un tā, bet augstskābes tur nav. Tā kā šī ir man tā īsta apdrošināšana. Jo reizēm ar naudu nepietiek. Mēs pēc tam, kad ir problēmas, varam mest viņu visos virzienos un pretī mums nāks kādas tabletes, kaut kādas vizītes, teiksim, visādi izmeklējumi bezgalīgi, bet atrisinājumi jau nav. Paldies, Lienīte. Jā. Jautājumi nav, visiem viss ir skaidrs. Atim ir jautājums. Lūdzu, Ati. Jā, Velita. Čau. Es tieši par tevi iedomājos, gribēju tev prasīt, varbūt tu vari padalīties kā mans partneris ar savu pieredzi. Vai, Elita ir vienkārši fantastiska.
Viņa man ir mana krustmāte, ko es jau visiem publiski un jau radiem ziņojumu tā tālāk. Un es arī tagad lasot čatā pilnīgi piekrītu, kad tas ir ļoti tīri patiesi, kā tu stāsti, un es varu tikai dalīties tajā, kad es arī cilvēkiem, tā ir mana tāda taktika ilgtermiņā, bet es katru dienu kādam stāstu, vai tā būtu auklīte, vai sena paziņa, vai kāds, nezinu, studiju biedrs, skolas biedrs. Un es tiešām intuitīvi jūtu, ka tas cilvēks, lai arī viņš uzreiz varbūt nesaka to jā, bet viņam tas kaut kur tā sēkla tiek iesēta. Un citam paiet nedēļas, citam mēnesis, citam varbūt, nezinu, vēl ilgāks laiks, vai ne, bet viņi to saprot, viņi to jūt, jo šo lietu, tieši tas patiesīgums, man liekas, viņu nevar noslēpt. Vai arī otrādi jāsaka, ja mums ir kaut kāds sautīgums liels, tad atkal tas tiek pamanīts, un to cilvēki jūt. Tāpēc, Elīte, kompliments tev, jā? Bet par to jautājumu, man jautājums par protektu. Uz kastītes ir skaidri un gaiši rakstīts, ka viena kapsuliņa, tā kā, jā? Un es saprotu, kaut kādos sāsinājumos mēs varam droši lietot 2, 3 vai pat 4 ik pa 2-3 stundām. Bet kā ir ar tām ādas kaitēm vai protekts ir tas, kas varētu palīdzēt, un varbūt var viņu ilgstošāk dzert vairāk, kā tu to redzi. Un ja vēl papildus jautājums, tad varbūt var nosaukt 5 lietas, no kurām tu iesaki visiem cilvēkiem atteikties. 5 lietas, kas ir tās, kas mums traucē, ja? Paldies! Paldies, jā. Par protektu un viņu lietošanas biežumu, es nezinu, man jājautā, varbūt Māris Lūks var atbildēt precīzāk, tomēr zinošāks cilvēks šajā lietā. Bet attiecībā uz 5 lietām, es domāju, viena no lietām, ko vajadzētu atteikties, tā droši vien ir smēķēšana. Otra lieta, varbūt kādu vīnu glāzi šeit tad var iedzert, bet tā ikdienā laikam arī nevajadzētu baigi aizrauties ar alkoholu. Es tagad jau nelietoju jau daudzus gadus, un es teikšu, jūtos ļoti labi un priecīga, ka man nav nekādas ar to saistības. Es esmu vienmēr šoferis visiem, ka vajag aizvest mājās. Ja? Un pēc lieliem pasākumiem otrā rītā es visu atceros. Viss ir ļoti forši. Ja, trešā lieta, no kā atteikties, ir meklēt vainas apkārtējos, skatāmies vairāk uz sevi. 4. lieta, skatīties, kaut kā man nav tas, ko es gribētu teikt, no kā atteikties, es gribētu teikt, ko vajadzētu ņemt sev, varbūt, skatīties uz visu pozitīvu, un būs vieglāk. Meklēt apkārt dzīvē pozitīvo. Ja grib, vai no kā atteikties no negāciju meklēšanas apkārt tā. Un 5. Nezinu, nav man 5. Elīte, es vairāk domāju tās ēdam lietas, teiksim, tas pats cukuri, baltie milti vairāk, jā, kad es savā plauksiņā, vairāk citiem partneriem jauniem. Viss traģiskākais ir cukurs, kas ir šausmīgi daudz, mums tiešām apzināti no tā ir jāizvairās, jo viņš ir visur, kur mēs arī nedomājam. Baltie milti, jā, arī problēma. Un es esmu savā racionā jau ļoti sen izslēgus kartupeļus. Es nezinu, kaut kādā es ar to iepazinos, ka tas nav īpaši labi. Es ēdu tikai tad, kad ir svaigi jaunie kartupeļi ar visu mizu, tad es šo te kā delikatesi ēdu, ja, bet kartupeļi nav man ikdiena. Un sāls arī ir otra lieta, kas no kā vajadzētu vairāk atteikties, vairāk likt garšvielas dažādas, jo tad, kad ir garšvielas, tad to sāli tik ļoti neprasās. Ja nav garš, tad mēs tā kā piemetam sāli un kur ir garša, ja? Bet to var aizstāt ar visu kaut ko citu. Es neēdu arī gaļu ikdienā. Un man atšķirībā no daudz veģetāriešu testiem, man tests bija salīdzinoši labs, bet es toties pastiprināt ēdu zivis. Līdz ar to varbūt man izskaidrojums, kāpēc man tests bija labs. Tev ir tas piegādā zivis, acīm redzot. Man ir, jā. To es turēšu noslēpumā, kas man piegādā zivis. Tā, bet te bija jautājums par to, vai bērni
Vai bērniem tiek dota tikai eļļa vai vēl citi produkti? Jā, es varu par to drusku. Jā, tu vari. Bet vēl Mārim jādod vārds par protektu. Māri, tu varēsi pastāstīt? Jā, un Sandra var arī. Es redzu, ka viņa ir video. Sandra pēdējo varētu pateikt? Jā, mums 5 minūtes. Mums operatīvi jārunā. Jā, labvakar. Protektu var droši vairāk. Es domāju, ka tas ir arī ēdiens. Jāsaprot, ka tas ir ēdiens. Varbūt viņu vajadzētu sadalīt. Varbūt jūs varat to kapsuliņu, ja vajag biežāk pārdalīt. Un lai ir tā konsistence visu laiku uzturēt to konsistenci. Bet nevajag baidīties. Ja tas protekts ir kapsulā, tas nenozīmē, ka tās ir zāles. Tā kā Liena kaut kur stāstīja, kad baidieties bērniem dotos cīsiņus. Jā, es par šito arī gribēju teikt, ka bieži vien mēs baidamies iedot viņiem šo te labo lietu, kas viņiem vajadzīga, bet tad, kad mēs paskatāmies paciņai otrā pusē, kas ir tajā, ko mēs viņam dodam pusdienās, jā, tad tur ir tāds, viss kaut kas, no tā mēs nebaidamies. Jā. Bet par to, ko mēs dodam bērniem, es dodu bērniem eļļu, tas ir katru vakaru točno, un zinobiotikas no rītiem. Maziņai protektu puskapsuliņu es dodu 3-gadīga meitiņai, ja, ik pa brīdim, tāpēc, ka tomēr periods šitāds, lai viss būtu kārtībā. Un puikam es dodu 2 X10 vitamīnus, tāpēc, ka viņš aug, viņam krakšķēja kauli un sāpēja locītavas, ka viņš sāka daudz basketbolā trenēties, sūdzējās, ka viņam sāp. Un es sapratu, ka ar vienu vitamīnu ir pa maz, jo viņš man ļoti strauji aug šobrīd, viņam 9 gadi. Viņš gada laikā izauga 5 centimetri. Drausmīgi ātri aug šobrīd. Jā. Tā, un ja man prasītu, ko noņemt arī, tas absolūti pareizi teica, kas jānoņem nos, ne tikai kas jāpieliek, tas pats arī saslimšanas brīdī, līdz ko ir kaut kādas sajūtas slikta, tu uzreiz visi cukuri, sāļi, milti, alkohols, viss, kas veicina iekaisumu. Tāpēc, ka tas joks, kas ceļo internetā, kad mēs pārbaudam Covid ar vīnu, ja, tas ir pilnīgi, mēs audzējam iekaisumu organismā, atveram viņu, teiksim, problēmām vairāk, ja. Tā. Man vēl ir jautājums, vai Sandrai, kā to protektu bērniem jūs dabonat to kapsliņu? Jā. Dzērienā, kā tas tiek? Protekts nebaidās karstumu, tā kā es savam mazajam puikam lieku to jogurtā, es viņu pārdalu un ieberu jogurtā kopā ar zinobiotiku, viņš apēd ar jogurtu. Jūs varat pielikt pie jebkura ēdienu omletei klāt, vai viņš nebaidās karstumu. Man ir viens piemērs ar protektu, cilvēks 80 gadi, eļļu viņi nelieto, bet viņi lietoja zinobiotiku 4 protektus dienā, un viņai aizgāja pavisam prom artrīta sāpes, spēcīgas sāpes, kur viņi bez līdzekļiem, vispār precētu līdzekļiem nevarēja dzīvot. Tā kā protektu droši var vairāk, ja ir hroniskas kaut kādas problēmas. Paldies, Sandra. Lūdzu. Bet tā te varēja pateikt par savu pieredzi ap psoriāzi padalīties cilvēkiem, jo tā ir kaita, ko daudz cilvēki mokās. Jā, man tagad viņi drusku sāsinās, tāpēc es tagad bišķīt kautrējos tā, bet tas pirmais tiešām to es varu apliecināt, un es jau esmu sūtījis arī bildes, kad lietojot visu, nevis tikai eļļu, bet tiešām visu, gan zinobiotiku, gan protektu, gan vitamīnus un arī serumu, tad, jā, šī āda, viņa kļūst, sākumā tāda netik sarkana, netik zvīņaina, rozīgāka, un beigās viņa, bija vietas, kur pilnīgi izzuda, jā, tie sarkanie pleķi, un, tā trakākā lieta, laikam, tad, kad ir tāda, stipra liela nieze, tas ir ļoti nepatīkam, un tad mēs arī nemanot naktīs viņu sakasam, un tā, tad viņi tā kā sakacinās. Tagad uz rudeni drusku tā kā ir, tāpēc arī to protektu jautājumu man ir aizdoms, ka varbūt vajag tomēr 2 kapsulas, lai tas tāds, jā. Un arī, protams, es neslēpšu, kad, stress, nervi, jo jūs zināt, kad māksliniekiem mēs Elita esam no vienas laivas, vai ne? Tagad ir tāds jau pusgadu ilgs atvaļinājums, no vienas puses forši var smaidīt, kad iespējams būs pirmie Ziemassvētki ar ģimeni, bet no otras puses, protams, kad tas arī naudas jautājums un tie stresi, viņi parādās, un tas dabīgi, jā, tā kā Viva arī ir man liels draugs. Tā kā es varu padalīties, jā, kad ja ir kādas ādas gaitas,
nevienam es arī neko nesolu, neesmu solījis, bet tas, kad es zinu piemērus, un es pats uz sevi jau varu teikt, ka arī sejas ādu jā, tas uzlabojums ir jūtams, man tas bija diezgan strauji, diezgan ātri pēc 2. mēneša, bet es ticu, ka tas pēc gada 2 varbūt būs vēl spožāks. Un tagad visā tajā iemaisās ļaunais gars. Jo pulkstens ir 8, saruna ir ļoti interesanta, un es redzu, ka cilvēkiem tas ir ārkārtīgi noderīgi. Paldies milzīgs! Paldies Elitai, paldies Lienai, paldies Sandrai, paldies Atim! Bet mums ir jāiet uz krievu valodas prezentāciju. Tiekamies vēlreiz, un es esmu drošs, kad mēs vēl Elitu varēsim dzirdēt. Vai ne? Jā, droši vien. Dalīšos, cik varēšu. Paldies visiem. Atā. Paldies. Atā.